Nu, skaidrs, ka no mūsu viedokļa mēs saprotam, ka mēs neesam rītdienas spēles favorīti, ka mēs spēlējam pret spēcīgu komandu, gan ļoti labi organizētu, gan ar labu līmeņu pretiniekiem, bet mēs sagaidām to, ka mēs gatavojamies spēlei no tā viedokļa, ka mums ir savas idejas, ko likt pretī turku izlases gan spēles stilistikai, gan arī viņu spēcīgajām pusēm. Bet te pašā laikā mēs apzināmies to, ka rītdienas spēlē mums būs, lai noturētu šo līmeni un spētu līdzvērtīgi spēlēt, mums būs jāparāda savs super maksimāli veiksmīgākā spēle. Bizim kendi yöntemimiz var, bu maça hazırlanma şeklimiz var. Fakat tabii ki karşıdaki takım da bu anlamda güçlü. Fakat kendi stilimiz içerisinde biz yarınki maça kendi oyuncularımızla hazırlanacağız ve yarın sahada ne olacağını hep beraber göreceğiz. Manuprāt, pirmkārt, Turcijas izlase ir pietiekami tehniska komanda ar ļoti labu video līniju, ar centrālās zonas ļoti kvalitatīviem spēlētājiem, kas var labi vest spēli. Vienlīdz labi gan kontrolēt bumbu, gan arī spēlēt ātrajos pretuzbrukumos. Viennozīmīgi skaidrs, ka individuālās kvalitātes uzbrukuma grupas spēlētājiem, īpaši malējiem uzbrucējiem, ir ļoti augstā līmenī. Faktiski tā ir tāda uzbrukoša, ļoti laba līmeņa tehniska komanda, kur pie tam var gan pozicionālā uzbrukumā būt bīstama, gan arī šajās ātrajās pārējās no aizsardzības uzbrukumā pretuzbrukumos būt bīstama. Bana göre yeterli ve teknik anlamda çok iyi bir takım. Özellikle orta sahadaki oyuncu kalitesi gerçek anlamda yüksek. Çok iyi anlamda bu kendi işlerini yapıyorlar. Ön taraftaki ileri uç oyuncuları topu kontrol etmede bu anlamda gayet başarılılar ve bireysel olarak oyuncu bazında gerçekten iyiler. Ve esasen kanatlardan çok daha bu anlamda iyi olduklarını söyleyebilirim. Fakat oyun içerisindeki yapılan değişikliklerle karşımıza tam olarak ne çıkacağını göreceğiz. Es domāju, mums te bija arī jautājums no vietējiem medijiem. Jā, mums ir mūsu pusargs Jānis Ikaunieks, kas rītdienas spēlē nevarēs piedalīties. Viņš ir treniņu nometnē, iespējams, ka varbūt viņš būs gatavs uz otro spēli. Par pārējiem mums ir daži spēlētāji, kurus mēs vēl šobrīd vērtējam viņa gatavību rītdienas spēlē, bet tā pateikt, ka vēl ir kāds, ko mēs tiešām esam pārliecināti, ka viņš nepiedalīsies, nav tikai Jānis šobrīd. Şunu söyleyebilirim. Yanis Ikaunieks, onun olmayacağını size söyleyebilirim. Belki ikinci maçta kendisi bulunabilir. Fakat diğer oyuncularım gayet sağlıklı ve maç içerisinde olacaklar. Jūs ziniet, es domāju, ka kopumā Turcijas izlases spēlētāju grupā ir pietiekami daudz kvalificētu uzbrukuma grupas spēlētāju. Un skaidrs, ka mēs zinām par tiem spēlētājiem, kuri nevarēs piedalīties rītdienas spēlē pavisam noteikti no Turcijas izlases puses, bet es domāju, ka ļoti būtiski tas ne Turcijas izlases stilistika, ne spēku samērs nemainīs. Gayet fazla bu anlamda forvetleri var. Yarın gelememeleri bu oyun içerisinde çok bir şey değiştireceği anlamına gelmez. Ama bunu daha net bir şekilde yarın görmüş olacağız.